turēt vārdu. Un turēt vārdu nevis kādam citam, bet sev. Un es esmu dzirdējis 100 grāmatās un 1000 video klipos, kad, ķipa, ja tu neesi tāds, tad kāds tu vari vispār būt attiecībā pret citiem. Un es arī biju tāds, kas deva vārdu sev patstāvīgi, kad Raivi mēs darīsim tā, bet es to nezinu, rīt es darīju savādāk, jā. Un es visu laiku, tā kā piečakarēju sevi, tā kā tirsināju. Un tur ir labs piemērs, ko es dzirdēju kādu laiku atpakaļ. Iedomājies, tev ir attiecības ar kādu, nezinu, kaut vai ar draugu. Un tu viņam katru dienu saki, Klau, Janka, sotak, stopa kā vecīt. Rīt satiksimies, no rīta, jā, tā kā. Un tu neatnāc, un vēlreiz neatnāc, un vēlreiz neatnāc. Un tu vienkārši nenāc, vai varbūt tu atnāc pāris reizes, un tad tevis vairs nav. Un, ja tādā attiecību kontekstā uz to skatās, ir tāda sajūta, ka, fuck, kas tas pa Janku, es vispār negribu ar viņu vairs nekādas attiecības, jā, vairs.